Sveiciens visiem! Nu, lūk, liksim tagad visu iekšā ruslerā. Tātad nomainīsim gultņus, nomainīsim visu aizmuguras pievadu, vai kā tur viņu sauc, visu to kopā. Tātad, šeit mums viss būs jauns. Aizmirst tikai paņemt šito ten pašu to kausu, kas pašā galā nāk. Bet, to tad nākošreiz. Sanāca dabūt viņus iekšā, protams, viņi ir stingrāki, viņi vairāk uz āru tagad sanāk, viņi nav, pieņemsim, tik brīvi, bet kādam laikam pietiks, būs ok, būs tādi pastīvāki, bet, labi, sūtīs, kad nākošo, tad arī nomainīs. Tā kā liksim tagad tik visu atpakaļ ruslerī. Tātad šeit es liku 2 šaibas, lai pēc iespējas mazāk staigātu. Tātad sāksim laikam ar priekšu un gultņiem, un pēc tam tad ar aizmuguri. Gultņi un bumpers. To tad mēs liksim tagad kopā. Sāksim ar gultņiem. Lūk, nomainījām gultņus. Tagad ķersimies klāt un liekam priekšējo bumperi klāt. Tā, mazliet nesaprotu, kāpēc viņi nevarēja to bumperi mazliet garāk uztaisīt, lai varētu 4 skrūvēm viņu pieskrūvēt. Bet, ja viņi uzskata, ka viņš savu funkciju pildīs arī šādi, tad, lai jau tā būtu. Kaut arī, redzēt, ka viņš, pieņemsim, lokās, šī vietā uz āru. Bet, redzēs, tad jau redzēs, braukās un redzēs. Nē. Šitais bumpers tieši priekš rusleri, kā ir domāts. Tā kā, redzēsim, kā būs. Tātad bumpers mums ir. Tagad liekam visu kopā aizmugurē. Tā, līvas te nekāda liekam nevajadzēs, viņš diezgan stingri. Un to pašu ar otru pusi. Tā kā skrūvējam tad vāku virsū un pieliks riteņus, paskatīsies. Tas uz savērsumus, kā tur izskatās, kā nē. Un tad jau testēs. Rieba pat apraudājās no laimes. Tā kā, izskatās laikam, ka būs pagaidām labi. Redzēs pēc tam varbūt mazliet pacelt viņus taisnākus. Bet varbūt arī atstāsim šādi. Tā kā redzēs, pabraukāsies, redzēsim. Saslaukam te visu, liekam korku un paskatāmies, kā izskatās bumpers.